Un tad radās jautājums, kā vārdā šie upuri tika nesti. Vai tiešām, lai vairotu oligarhu peļņu, vai tiešām, lai ļautu apzakt savu valsti, vai tiešām, lai tiesiskums kļūtu par nenozīmīgu saltu. Un es būšu godīgs, mēs visi, gan jūs, gan arī es kā valsts prezidents, pārāk labticīgi vērojam dažu cilvēku grupu interešu izpausmes. Noraudzījāmies un neko nedarījām. Un situācija ar katru brīdi kļūst tikai sliktāka un sliktāka. Mēs jau šobrīd sākam gandrīz vai runāt ne tikai par valsts nozagšanu. Varētu pat nojaust, ka tuvojās arī mūsu valsts demokrātijas privatizācija. Un to ir skumīgi vērot. Es šodien tikos ar Saeimas priekšsēdētāju, ar ministru prezidentu un ģenerālu prokuroru. Mēs rūpīgi pārunājam situāciju valstī šodien. Ir jārīkojas. Mēs rūpīgi pārunājam situāciju valstī šodien. Ir jārīkojas. Esmu pieņēmis lēmumu rīkoties radikāli. Ierosinu Saeimas atlaišanu. Valsts prezidents Valdis Zatlers 28. maijā. Šis rīkojums stājās spēkā ar šo brīdi. Ar šo brīdi es, Latvijas valsts prezidents, nododu tautai varu lemt par savu turpmāko likteni. Dievs svētī Latviju! Ar šo lēmumu es gribu dot iespēju visiem cilvēkiem. Vispirms, vienreiz pielikt punktu šauru personu grupu patvaļā. Vienreiz pielikt punktu, ka visa mūsu sūri grūti kopā pelnītā bagātība nogulst offshore firmu kontos.